labi šobrīd jums? Viennozīmīgi jums piekrītu, ja, ka viņi šobrīd nav labi, bet tikai darbs un darba rezultāts parādīs to, kāda viņi būs nākotnē. Jo pārmaiņas ir sākušās, ja mēs paskatīsimies tomēr no rīkojuma numurs 2 līdz šodienai, cik daudz pārmaiņu Latvijas politikai ir noticis. Vienalga, vai mēs par to izteiktos skeptiski, vai mēs izteiktos drusku eiforiski, pārmaiņas ir notikušas. Ja? Mums ir pilnīgi cits parlamenta sastāvs, mums ir reāls iespējas šai valdībai, kas ir izveidot sarunu ceļā, nostādāt līdz nākošajām vēlēšanām, radīt jaunu tradīciju Latvijas politikā. Un, ja mēs redzam, pirmajos mēnešos ir pieņemti vismaz 3 lēmumi, kas tiešām apstiprina, ka šī koalīcija ir tiesiskuma un reformu koalīcija. Es skatos, ka Zandera kungs mazliet tāds skepsi. Nē, es domāju, ka parlamentā nomainās kaut kāds sastāvs, nenozīmē, ka viņš ir kvalitatīvāks. Tas sastāvs, tāpēc to tā grūti piekrist. Bet cita lieta, ka tas, protams, ir ļoti populāri Latvijā, ka vai nu nomētā ar maipuķītēm vai savukārt bradā dubļos. Tā kā es domāju, tur tās svārstības ir ļoti saprotams un tur nevajadzētu to pārdzīvot. Bet man liekas, ka tas, ka tad, kad tie, kas apbērē šo partiju, tur tā, viņi nereiķinās ar to, ka viena lieta ir arī, kā izskatās pārējās partijas. Jo, ja, piemēram, Vienotība savā, teiksim, apziņā, ka viņi ir varas partija un stabilitātes garants un savā uzpūtībā sāks pieļaut kļūdas, tad kaut vai vienkārši tāpēc, ka kaut kur jau cilvēkiem kaut kas ir jāatbalsta, tad, ja neizdarīs Atlera reforma partija kaut kādas kļūdas, tas viņam reitingu var vainot. Jo tas ir tas vecais stāsts, ka vēlēšanās dažkārt nevis kāds uzvar, bet kāds zaudē. Bet varbūt, ka liela problēma radīja toreiz, kad jūsu partija tika dibināta un jūs startējāt vēlēšanās. Arī šeit studijā jūs pats bijāt un tādas, par sarkanām līnijām jau vispār daudzi runāja, arī jūsu partija. Tās līnijas tika savilktas šausmīgi daudz, un šobrīd tā reālā politika liek, varbūt negluži kā atkāpties no principiem, vai šīs līnijas, teiksim, dzēst. Bet to līniju bija tik daudz, ka tagad, teiksim, tā reālā politika liek koriģēt to kursu, bet nevar, jo šī līnija neļauj, un tad būs vēl stulbāk. Bija tikai viena sarkanā līnija, ne oligārku vadītām partijām, un šī līnija nevis traucē, bet tieši palīdz gan valdības veidošanā, valdības stabilitē, gan arī veido mūsu atbalstu mūsu pašu partiju un mūsu vēlētājiem. Mēs netaisamies viņus piekrāt. Mēs paliksim pie šīs līnijas. Bet ja nāks zaļie zemnieki valdībā, ko jūs darīsiet? Tas nozīmē nāks. Gan jau viņi tik ļoti grib, ka gan jau tas ir... Nē, vai jūs esat dzirdējis, ka tādas sarunas notiek? Es varbūt tā noformulēšu jautājumu. Pirmkārt, jebkura opozīcija grib būt valdībā, un tā ir normāla vēlme, viņi grib nākt, un viņi to skaļi arī pauž, un ar to jārēķinās, bet visas valdības, piedodiet man, arī Latvijā, krīt no nesaskaņām valdību iekšienē. Un no kādiem plāniem, ja, piemēram, veidot kādu izdevīgāku kādai konkrētai partijai koalīciju. Un tā bija vecā politiskā prakse, un mēs tomēr gribam mainīt šo praksi un pateikt, ja mēs esam vienojušies koalīcijā, mums ir valdības deklarācija un sekojošs rīcības plāns, tad mums viņš jārealizē, nevis jādomā, kā viņi nerealizē. Jā, vienkārši jums nāks kritīs ceļos un teikt, Zadler kungs, saprotiet, mums vajag 2/3, bet cik tur vajadzēja parlamentā, lai Eiropas tos likumus dabūtu caur lūdzu, vajag mums to zaļo zemnieks, un ko jūs darīsiet, teiksiet? Tas, kas man Zandera kungs pārsteidz, ka daudzi politiķi, kāpēc netic saviem vēlētājiem, netic arī paši sev. Ja mēs runājam par šo Lisabonas līguma grozījumu ratifikāciju, tad piedodiet, ja mēs esam izvēlējušies Eiropas orientāciju, ja mēs esam iestājuši Eiropas Savienībā, tad nozīmē balsot pret, nozīmē pret rietumu orientāciju. Tā būtu Kalniņš kundzei, ko teikt, jo Eiropas lietu komisija Kalniņš kundze vada. Es gribētu tiešām... Es jau tikai gribu vienu lietu pateikt. Redziet, ja mēs ieraugām tādu Petrinu, ka politiķi ir gatavi nepildīt šo solījumu, kad cīnīties par taisnīgākiem līdzmaksājumiem zemniekiem, piedodiet balsojums pret Lisabonas līguma ratifikāciju, nogriež jebkuru iespēju panākt, jeb minimālāko progresu šajā procesā. Tātad panākt mūsu zemniekiem ir labāks nosacījums. Es gribu vaicāt Kalniņas kundzei, kā cilvēkam, kas politikā ienācis salīdzinoši nesen, Valdis Atlers tomēr bija prezidents, un tas jau ir politiskais pūrs. Vai jūs šobrīd, tagad pēc pusgada, cik tur sanāk, laikam, apmēram pusgada, politikā Saeimā, respektīvi, šobrīd skatāties tāpat, kā jūs skatījāties savu tādām rožainām ideālismu brillēm, ja tādas jums viņas bija, kad jūs šajā partijā stājāties? Man liekas, ka viena no atslēgu vārdiem ir tie, ko jūs minējāt arī savā sižetā.
ka zināmā mērā kā kritika izskanēja, ka mums esam nesaprotami, mums trūkst prognozējumības un trūkst politiskās viltības. Un tad ir jautājums, vai mēs ienācām politikā ar vēlmi būt un apgūt tā laika politisko normālību, vai gluži pretēji mainīt šo politisko normālību. No tā izriet, ka mēs arī nevēlamies kļūt un apgūt visus tos vecos niķus un stiķus. Un tādēļ arī par tām rožainajām brillēm vai nerožainajām brillēm mēs nācām politikā, jo sapratām, ka gribam kaut ko mainīt. Mēs negribējām sevi identificēt ar to kultūru, kas tur jau ir. Un šeit tagad strādājot, jā, viņi ir tieši tādi, kā mums likās, un joprojām mēs gribam viņu mainīt. Un es īstenībā tos vārdus, ka mēs neprotam tās politiskās viltības un esam neprognozējami, uztveru kā komplimentu, ka mēs neesam normāli vecajā politiskajā tādā pieņēmumā. Bet tas, ko jūs jautājāt par Lisabonas līguma ratifikāciju, par jauno Eiropas Savienības starpvaldību līgumu. Jā, tur var būt tirgus saimā. Un te ir tā lieta, ka es patiešām ceru, ka Zaļo zemnieku savienībai vēl ir kāda kripata goda prāta palikusi un šādu ļoti, ļoti svarīgu, valstiski svarīgu jautājumu neielikt tik prastā politiskā tirgū. Ar teikumu mēs nobalsosim, ja jūs parūmēsieties par 2 vietām valdībā. Man tas šķiet kaut kas absolūti grūti noticams, kaut gan priekš viņiem ļoti normāls, un ja Zaļo zemnieku savienība vēlēsies palikt un strādāt Latvijas politikā, droši vien viņi nevarēs tik klai vienkārši tirgoties. Un tas ir tas jautājums, ka šī ir mūsu rietumu vērtības. Ja mēs gribam piederēt pie Eiropas Savienības, mums ir arī jāveic savi lēmumi, lai viņi varētu turpināt strādāt, lai nebūtu tik lielas finansiālās grūtības. Un tad visticamāk vienkārši kā tas izriet no līdzinējā ZZS pozicionējuma, ka viņi tomēr ir uz rietumiem orientēti, nevis austrumiem orientēti partija. Tad viņiem loģiski izriet, ka būtu tomēr par to nobalsot. Caur televizoru jūs šobrīd viņiem arī dodiet kādu ziņu. Zatlerkungs, vai jums joprojām šķiet, ka būtu bijis valdībā toreiz jāņem saskaņas centrs? Varbūt, ka jūs esat ieguvēji šobrīd, zinot to pēc tam, kā visas lietas pagriezās? Pirmkārt, tik precīzi prognozēt nākotnē nevar, bet mana pārliecība ir, ka pēc katrām vēlēšanām, kad partijām ir tieši vēlētāju mandāts, ir jārunā ar visām politiskajām partijām, kas ir ievēlētas Saeimā, un jāizveido optimāli labākā un ilgspējīgākā valdība. Tas, ka šis piedāvātais modelis, ka mēs piedāvājam 3 lielākās partijas ar konstitucionālu vairākumu, bija ļoti īslaicīgs un nerealizējās. Tā, protams, ir tā laika politiskās loģikas iznākums, ja, bet nākošais mēs pie šādiem jautājumiem atgriezīsimies tikai pēc nākošajām vēlēšanām. Tā ir mūsu attieksme pret izveidoto valdību, tad mēs izveidojam viņu grūtās sarunās. Bet ja šobrīd būtu, jums atkal nedod Dievs, kaut kāda problēma rodās šobrīd koalīcijā, atkal jautājums par, es nezinu ar ko, pieņemsim ar jums, ar zemnieku. Ko, tad nav šāda problēma. Es hipotētiski gribu vaicāt, vai jūs šobrīd vēl šī sasaukuma laikā tagad būtu gatavs iet kopā vienā koalīcijā ar saskaņas centru? Es atkārtošu ļoti uzstājīgi vēl vienreiz. Mēs esam ienākuši, lai veidotu jaunu politisko kultūru, valdības veido, lai pārvaldītu valsti visas 3 vai 4 gadus, kā vēlētājs to vēlējies. Un nevis meklēt, piemēram, iegānstus, mainīt valdības, jo, zināt, valdība mūžu Latvijā bija pusotru gadu caurmērā, tāpēc mēs nekur neesam tekuši. Valsts netika pārvaldīta visu 4 gadu periodu, viņi tika pārvaldīti tādā sadalītos segmentos. Pusotrs gads. Un tas traucē valsts attīstībai. Tāpēc runas pat hipotētiskas, ja, par iespējamām valdības maiņām. Jūs negribat atbildēt uz šo jautājumu. Nē, es ļoti precīzi atbildu. Pat ja hipotētiskas runas par valdības maiņām, mēs partijā neatbalstam un arī noliedzam. Skaidrs, es saprotu. Būs problēma, tad to arī skatīsimies. Jūs ienesāt daudz jaunu, kā jūs tagad teicāt. Pirmkārt ar to, ka jau pirms Saeimas sašķēlāties. Jūsu frakcija 6 cilvēki aizgāja. Kā jums šķiet, tas bija inspirēts no malas vai process notika dabiski? To zina tikai tie cilvēki, kas piedalījās tajā procesā. Un arī ar šo ļoti sāpīgo traumu pirmajā dienā mēs esam tikuši galā. Un tā nav atstājusi sekas ne mūsu frakcijā, ne arī atstājusi sekas mūsu partijas organizācijā. Tā ir labā zīme. Tas nozīmē to, ka lielākā daļa cilvēku, kas mūsu partijā nāca pirmoreiz politikā, ar domu tieši pārliecībā mainīt kaut ko un būt politikā, nevis stāvēt malā, ir pietiekami spēcīga cilvēku grupa, un kurus vieno konkrēti mērķi.
Es gribētu piebilst vēl vairāk, ka šo visa procesa rezultātā varētu teikt, ka mūsu frakcija un arī partija kopā ir izēduši jau 2-3 pudes sāls kopā. Un kā mēs zinām, grūtības tā kā saliedē un vieno. Ar to, protams, tas bija ļoti grūti, bet mēs esam to pārdzīvojuši. Un tas ir mūsu saliedējis un ļauj vēl labāk un stingrāk strādāt uz priekšu. Man ir viena piezīme par to, ka tā kā es saprotu, tas sižets un tēma ir, kas, kā tā partija varētu attīstīties. Nu, tieši tā, kas tālāk. Man tā kā no cilvēkam no malas man vienkārši liekas ļoti zīmīgi un vienlaicīgi interesanti, ka līdz ar partiju ienāca politikā, manuprāt, ļoti spēcīgas divas personības, Ķīls un Rinkevičs, un viņi joprojām nav jūsu partijas biedri. Respektīvi, saprotiet, viņi jau krietni laiku nostrādājuši. Un ja Ķīlis iestāsies un Rinkevičs jūsu partijā, tad es tā kā savādāk runāšu. Kamēr viņi nav jūsu partijā, tas nozīmē, ka viņi kā ļoti tomēr, teiksim, tādi, nemuļķi cilvēki. Viņi arī vēl tā, Jūs man varat pateikt, kāpēc viņi nav partijā? Viņi, Zanderkungs, jau sen saka mūsu partija. Un ar to domā Reformu partija. Un vēl viens. Pauļuts arī nav. Pauļuts visu laiku domā. Viņiem ir daudz darba, bet ko es gribu teikt? Katru nedēļu partijā mēs saņemam līdz 5 iesniegumiem no cilvēkiem, kas vēlās iestāties. Un tas nozīmē, ka tas ir pozitīvs process. Tas nav process, ka cilvēki vienkārši bēg no šīs idejas. Nē, tieši otrādi. Cilvēki saskata šīs partijas idejā sev nākotni. Ne, bet jums neliekas, ka tas ir dīvaini, ka joprojām 3 ministri, kas ir deleģēti no jūsu partijas, joprojām viņiem visu laiku ir nenormāli daudz darba, viņi nevar uzrakstīt iesniegumu, parakstīties, un viņi nevar izšķirties un nav iestājušies. Es domāju, ka viņi nevar izšķirties. Pajautāju to viņam nākošajā intervijā. Mēs jau Pauļu tur šajā citā studijā to pajautājām. Viņš šķiet, ka nav aktuāli tas. Es domāju, ka katram lēmumam ir kāds loģiskais brīdis. Viņi šobrīd strādā, teiksim, vai to izdarīt šodien vai rīt. Ir jābūt kaut kādam likumsakarīgam brīdim katrā brīdī. Un es domāju, ka personīgi ceru, ka vismaz 2 no šiem 3 ministriem iestāsimies. Es saku, ceru par 3. Jā, es varbūt pat arī, teiksim, savu ļoti tuvu kolēģi un uzraušanātos teikt arī draugu Robertu Ķīli. Mēs zinām, ka viņš allaži ir teicis, ka vienkārši politiskās partijā tieši iestāties ir zināmā mērā par viņu kā filozofu būtību. Bet varbūt mums pat izdevosties ir zināmā mērā transformēt viņu filozofisko to pamatu. Bet tas galvenais ir, ka viņš ir mūsu ministrs un patiešām par ZRP runā mēs formā. Es domāju, ka tas ir pats galvenais, ka mūsu valdība pirmo reizi ir ieguvusi ministru ar Cambridge doktora grādu, kas fantastiski šobrīd vada nepieciešamās pārmaiņas izglītībā. Tas ir pienesums, kas ir daudz vērtīgāks par biedra kartes numuru. Tad, protams, tas, ko man interesē, tas, ko Egīls cižetā pieteica, par to stāstu par iespējamo partijas nosaukumu maiņu, bet es gan domāju, ka tas drusku ir tāds sekundārs jautājums, bet tas ir jautājums, cik jūs audzējat jauns līderis, jo, piemēram, skaidrs, ka ņemot vērā, kā saskaņas centrs ir sašmucējies, piedodiet, zināmā, arī turklāt, es domāju, pragmātisko Krievu acīs. Tad, piemēram, Slavs Dombrovskis, no tāda viedokļa, viņš izskatās absolūti adekvāts, un, teiksim, kā cilvēks, kurš varētu runāt ar Krieviem. Bet jautājums, cik ilgi Slavs Dombrovskis būs Slavs Dombrovskis, un Zatlerkungs ir Zatlerkungs, jā? Tā. Un kurā brīdī notiek kaut kāda līderu maiņa? Man ir pilnīgi skaidrība, kā tas process attīstīsies. Jo, protams, vasarā, kad 3 nedēļās bija jāizveido partija, kas iesniedz sarakstus, kas ir gan arī nereāls uzdevums, protams, vajadzēja identificēties ar kādu vienu līderu. Tā brīdī ar Valdi Zatleri, kas izdeva rīkojumu numuru 2, un tas bija motīvs, lai cilvēki nāktu un ticētu šai organizācijai. Ja? Šobrīd mēs ejam pilnīgi citā virzienā, lai mūsu partijas biedri asociētos ar reformām. Tad to, ka viņi ir par progresu, viņi ir par Latvijas nākotni un ilgstermiņa attīstību. Un loģiski, ka kādā dienā, ka šie līderi būs šeit man blakus un viņi aug ļoti ātri, mans uzvārds partijas nosaukumā būs pilnīgi liekas. Kurā dienā tas notiks, to, protams, ir grūti prognozēt, bet, ja mēs atceramies, pat visas spēcīgākās partijas Latvijā, kas bija fokusētas uz vienu spēcīgu līderi, ir bankrotējušas.
Tam ir vajadzīga partija, kas ir balstīta ideoloģijā, un ir vajadzīga partija, kas balstās uz līderu grupu, kuru vienlaicīgi var nomainīt viens otru ļoti īsā laika periodā. Ja, tas jautājums vienkārši par to, ka Slavs Dombrovskis, ja viņš nāk tā kā vairāk parādās kā līderis, tad tas, ko Egils tur uzmācīgi jautāja par to saskaņas centru, tad jau, teiksim, īstenībā Zatlē reforma partija var uzrunāt saskaņas centru vēlētāju. Nu, tur, es domāju, mums vienkārši šobrīd vairs nav laika šai sarunai. Mums jāturpina raidījums. Es domāju, tā diskusija par Vjačeslavu Dombrovski mēs varam atstāt arī ārpusē. Mēs varam nelikt tādu punktu. Jā. Redziet, ja mēs dibinājām savu partiju, mēs redzam, tā būs pāretniska partija. Tad mēs nodibinājām šo balto lapu, ja, kur mēs aicinām visus, ja, un ne tikai Slavu Dombrovskis, arī Viktors Makārls ir mūsu partijas biedri un redzam biedri. Un mēs nerunājam par tādu sadarbību, varbūt, kā jūs teicāt, ar kādu konkrētu partiju, bet runājam par to, ka mēs sadarbojamies ar jebkuru etniskas grupas cilvēku grupu, kuri vēlās darboties politikā Latvijas. Un šeit mēs redzam kādu citu tendenci, kad mazākumtautībām ir daudz zemāka interese, ja, darboties politikā. Aktīvi darboties politikā. Un tas ir jāmaina. Un tas ir tas, ko mūsu partija piedāvā. Un, jūs arī pats iezīmējāt diezgan daudz paši. Jūs iezīmējāt, kas partijai būtu vēl jādara. Tas nozīmē, ka jūs, es pieņemu, ka jūs apzināties, kādi jums arī trūkumi, par kuriem mēs neko daudz arī nerunājām pašiem. Jums nelikām tos uzrādīt. Es gribu teikt jums paldies, ka atnācāt šovakar uz studiju. Mēs arī skatītājiem sakām paldies, ka piedalījāties ar saviem jautājumiem, kurus gan līdz tiem mēs netikām. Diemžēl, man jāsaka, tā ir. Bet pēc maz brīža mēs turpināsim raidījumu jau ar citām pieteiktajām tēmām. Paldies vēlreiz jums, un tad pēc reklāmas mēs turpināsim. Karš ar Irānu var sākties agrāk nekā prognozēts, un pirmo soli tad tajā spērs Irāna. Janvāra beigās Eiropa vairs nepirks Irānas naftu, uz ko Teherāna sola bloķēt Hormuza šaurumu pēc izlīdzīgi.